Jo tev vairāk vienalga, jo labāk tu pārdod. Ļoti labs komentārs. Tā arī ir. To sauc par nepieķeršanos iznākumam. Patiesībā tas ir pats pamats. Un ja man būtu jāizvēlas viens padoms, ko iedot pārdevējiem, tad šis būtu tās ļoti labs komentārs. Nepieķeršanās iznākumam ir tas, kas tev palīdz pārdot vairāk. Nevienam nepatīk pirkt no izmisušiem pārdevējiem, no kuriem ir tā saucamā komisijas elpa, ka tu pilnīgi vari just, ka vienīgais, ko viņš grib, ir pārdot tev, lai tikai dabūtu savu komisiju. Viņš par visām varītēm izmisīgi mēģina tev iesmērēt to produktu. Nevienam nepatīk tādu pārdevēju. Tev ir jābūt pilnīgi nepieķeršam iznākumam. Tas nozīmē, ka tu ej uz tikšanos vai zvanu ar klientu ar mindsetu, ka, ja viņš nopirks forši, ja viņš nenopirks, tas ir pilnīgi ok, ja viņš nenopērk. Tātad tev ir jābūt kā ekspertam savā jomā. Tu neesi izmisis pārdevējs, kuram par katru cenu vajag noslēgt to darījumu. Jā, tu gribi, tas ir normāli, bet tev nevajag. Tātad to angliski sauc par detachment from the outcome. Tas ir kritiski svarīgi, ja tu gribi būt labs pārdošanā. Tu ej uz katru darījumu ar domu, ka, ja viņi nopirks, forši, ja nenopirks, es esmu pilnīgi ok. Jo pilnīgi, ja pasaulē ir pietiekoši cilvēki, kuriem var pārdot, kuriem mans risinājums būs nepieciešams. Tātad tu neesi izmisis pārdevējs, kurš dzenās pēc katra darījuma. Ļoti pareizs un labs komentārs. Tas ir pats pamats pārdošana, lai te būtu veiksmīgs. Nepieķeršanās iznākumam.